Mani sauc Ilze, uzvārds man ir Siliņa Čukure. Es strādāju Stradiņu Universitātes informācijas centrā un šajā projektā piedalos 2. gadu. Mūsu universitātes studenti ir ļoti aktīvi, un tāpēc arī līdz šai dienai mēs esam savākuši vairāk kā 1000 punktu. Esmu Ieva Aizsila un mācos 4. kursā Latvijas Universitātes ekonomikas un vadības fakultātē. Universitātē bieži nākas iet uz bibliotēku, izmantot materiālus mācībām, kas ir ļoti svarīgi, jo ir vairāk viedokļu. Un bija projekts, kas jau notiek 2. gadu Latvijas Universitātē tieši. Projekts ir par to, ka katru stundu, ko es ziedoju šīm mācībām universitātē, tiek ziedots 1 eiro Angolā bērniem. Ir diezgan būtiski pavadīt vairāk laika bibliotekā, un arī tas, ka vairāk bērnu to dara studenti tieši. Jo tādā veidā mēs varam savākt lielāku šo naudas summu. Tā visa tā jēga ir tas, ka tās visas stundas, kuras tiek pavadītas bibliotekā, mācoties, iegūstot mācību materiālus, viņas visas, teiksim tā, pārvēršās naudā, kas aiziet par labu citiem bērniem citās valstīs, kur tā situācija varbūt nav tik laba. Sveiki, mani sauc Kristīna Kraukle. Es mācos Latvijas Universitātes pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē par maitrības un maisaimniecības skolotāju. Manuprāt, es piedalos Solidārās lasītavas projektā. Manuprāt, šis ir tiešām lielisks projekts, jo mācoties un iegūstot sev, mēs varam dot arī citiem. Un mēs iegūstam zināšanas, un tas ir lieliski, ka mēs tās varam arī nodrošināt citu valstu iedzīvotājiem. Kad es jautāju, vai grib piedalīties olimpiādē, viņi visi saka nē. Un tad es prasu, pat vai jūs zināt, kas ir šī olimpiāda. Viņi saka nē. Es saku, kāpēc jūs saka nē, ja tu nezini, kas ir olimpiāda? Tad, kad es pastāstu, ka tas ir projekts labdarības, tāds pasākums, tad viņi visi saka, jā, es piedalos šajā olimpiādā. Jā. Mani sauc Raquel, es treballo Kopienas Atistivas Centra un sesmuloti admirinata jo pirmes projects ka mūsu biedrība sāk strādāt Latvijā, Riga, bija Solidāra Mācību Olimpiāde. Solidāra Mācību Olimpiāde bija projects ka mēs strādājam ar Coopera MBO, no Logroño, Espanya, ari ar Cooperación Internacional, no Madrides, un actet Brussel·les, Bèlgia. Més sacan estradat a Solidària Mācību Olimpiāde, diutustos astotagada, un ja suogat ir otras gats kad més estradallan seit Riga. Suobrit munsir astoñas lasitavas, kas piedalas projecta, Latvias Universitate, Turiba, Universitate, Stradiņa Universitate un Kultūras centrs Riga. Grūtības varbūt bija pagājušā gadā, kad šis projekts bija pirmo reizi, bet šogad jau tie, kas jau piedalījušies pagājušā gadā, jau ļoti aktīvi ņem dalību. Solidāras Mācību Olimpiāde Latvijā var palīdzēt attīstīt
solidaritate, brīvprātīgo darbs un labdarības projekti. Jo cilvēki varbūt no sākuma izskatās, ka varbūt negrib daudz palīdzēt vai tagad ir krīze, bet vienmēr resultāte mums parādās, ka tas ir laba idea un ka, protams, cilvēki no Latvijas grib palīdzēt citiem. Tāda solidārā studenta apliecība, kur var katru dienu sarakstīt stundas, cik ilgi es esmu mācījusies, un pēc tam interesanti pastīties. Labdien, mani sauc Aiva Rēriha, un es esmu šīs te fakultātes, pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes bibliotekāre. Pagājušajā gadu mēs un mana kolēģi arī pabeidza maģistrantūru, un tad mēs šeit tātad šīs te studijās iegūtās zināšanas izmantojam, lai arī palīdzētu arī citiem studentiem mācīties. Un par projektiņu es gribētu pateikt, ka mums ir liels prieks, ka šis te projekts arī nonācis pie mums, jo tā ir reāla iespēja palīdzēt arī, ne tikai domāt par sevi, bet arī palīdzēt citiem. Tiešām prieks ir tajā piedalīties, jo tas sniedz reālu labumu. Ja tu mācies, tu palīdzi citiem.